Šodien kārtējā Saeimas sēdē deputāti noraidīja Zadlera Reformu partijas sagatavotos grozījumus deputātu kompensāciju likumā, kas liektu viņiem pēc atlaišanas saņemt atlīdzību. Par šo likumprojektu nobalsoja vien 34 tautas kalpi. Pret balsoja arī daži vienotības deputāti. Kāpēc viņu izvēle bija tieši šāda, jautājām viņiem pašiem. Šodien nobalsojāt pret to, lai kompensācijas tiktu atceltas. Kāds jums? Mans motīvs ļoti vienkārši. Es iebilstu pret kolektīvu atbildību. Ja skatīties tieši mūsu iepriekšējo Saeimu, es uzskatu, ka es strādāju pēc labākas sirds apziņas, gan vadot apakškomisiju, gan piedalot likumprojektu izstrādē, un es neredzu, kāpēc man būtu jāatbild par tiem, kuru dēļ Saeima bija atlaista. Jautājums par darba likuma attiecībām izpratnē, bet te ir jautājums par politiskām atbildībām. Līdz ar to, ja mēs gribam spēcināt deputātu korpusu, ja mēs gribam, lai uz šejien nāk spējīgākie cilvēki, tad arī ir jāparedz kādas garantijas. Ja? Un tie cilvēki, kas tika neiebalsot, varbūt nākamajā Saeimā pēc Saeimas atlaišanas, mēs varam vērtēt, ka tā nav varbūt viņu katra konkrēta atbildība. It sevišķi ņemot vērā, piemēram, opozīcijas deputātus, kur nepieņem nevienu lēmumu. Līdz ar to tāpēc es balsoju pret šo populistisko lēmumu, un es jau esmu pietiekami ilgi parlamentā, jau 4. parlaments, un dažreiz ir bijis tā, labi, nobalsosim par kaut ko populistisku un palaidīsim komisijā, lai pazūd šis likumprojekts, bet es esmu pietiekami ilgi jau strādājis, lai ar atbildību balsot pret šādiem populistiskiem lēmumiem. Virzīts likumprojekts, kas nav izdomāts līdz galam, nav izstrādāts un līdz to man nav pieņemams. Un tāpēc par ideju ir absolūti konkrēti, ko man arī jautāja par mani personīgi. Es nekad mūžā, un tas nav saistīts tikai ar Saeimu, tas ir saistīts ar visām vietām un lietām, kuras esmu strādājis, es nekad neesmu uzskatījis, ka ir godīgi saņemt nepelnītu atalgojumu. Un vienalga kādā formātā, vai tas ir pabalsts, vai tas ir prēmija, vai tas ir kompensācija. Ja tu neesi viņu pelnījis, būtu godīgi, ka tu viņu neņem, un ja tu neņem, tad būtu godīgi, ka neviens neņem. Un no šī viedokļa es esmu par to, ka tā sistēma jāizstrādā, bet es esmu no tiem, kas saka, ka es gribu savas valsts parlamentā redzēt gudrus cilvēkus, redzēt tādus cilvēkus, kas ir cienīgi tur būt, un es viņiem esmu adekvāti gatavs maksāt. Un es nerunāju par sevi šajā gadījumā. Un līdz to, ja arī kompensācijas mehānismi ir jāparedz kvalitatīvi izstrādāt un pareizi. Un es šajā gadījumā liecos piekrist tiem kolēģiem, kas saka, ka kompensācijas mehānismam jābūt izrietoši no tā, cik tu esi pavadījis Saeimā attiecīgi šai likumdošanas darbā gadus, un no tā arī kompensācija tev tiek izmaksāta. Šis likumprojekts to neparedz, tāpēc kā nekvalitatīvi es viņu noraidīju.